man arī patīk, kā Denam Dimiņam ir izdevies tam visam atrast vārdus. Man gribētos, lai jebkas, par ko mēs runājam, kas ir mazākumā, vai tie būtu seksualitātes jautājumi, kaut kāda dzimuma identitātes meklējumi, iekļaujošās tēmas, man gribētos, lai literatūrā tā ir kā tāda normālība. Diezgan daudz, jo mūsu kultūrā tomēr arī prevalē tā, liku bēdu zemakmeņu, pārikāpu gāju dziedādām. Dainās. Jā, vai ne? Tā kā labāk par šito, nevajag runāt. Varbūt par dažām grāmatām man ir bijis tā, ka pats es būtu gribējuši to uzrakstīt. Kartona kastes par grāmatu. Kartona kastes ir stāsts, kas aizsākas mazpilsētā, vasaras nometnē skolā, ģimenē, kur valda stingri un konservatīvi uzskati. Pāri visam pirmās ļoti intensīvās iemīlēšanās piedzīvojums, kas tērpts vienkāršos, bet ļoti spēcīgos vārdos. Kartona kastes ir godalgotas ar vairākām balvām un tulkotas angļu, afrikāņu, franču, slovēņu, vācu, zviedru un tagad arī latviešu valodā. Toms Lanois ir beļģu rakstnieks, dzejnieks, komentētājs, scenārists un dramaturgs. Viņš ir viens no visplašāk lasītajiem un godalgotākajiem mūsdienu flāmu autoriem. Mīļie grāmatu draugi, esiet sveicināti izdevniecības Aminori podkāstā. Mani sauc Kristīna Spura un aizvien sarunu centrā mums ir grāmatas un tas, kas ir nonācis jauns Aminori telpā, grāmatu plauktos un ko mēs varam izlasīt. Un šodien mēs noslēgsim sarunu par izcilā beļģu autoru Toma Lanois grāmatu Kartona kastes, ko latviski ir iztulkojis Dens Dimiņš. Un brīnišķīgs veids, kā noslēgt, ir šodien mums runāt ar citu rakstnieku, un tā ir Laura Vinogrādova. Sveika, Laura. Man prieks, ka esi šeit un pa vidu raibai ikdienas dzīvē un pašas rakstīšanai arī izlasīju. O jā. Es nevaru nelasīt, man liekas, rakstnieks nevar nelasīt grāmatas. Es šo ļoti labi saprotu. Lūkšu tev padalīties, pastāst par saviem iespaidiem. Kas tev palika prātā lasot? Puiša dzīve. Es esmu meitene un man lasot bija tāda sajūta, ka es beidzot drīkst un es redzu, kā uzaug zēni. Un tad, protams, tās domas man bija brāļi un vai arī viņi šādi veidoja vai arī viņi šādi piedzīvoja savu seksualitātes rašanos. Man aug dēls, un arī par to man jādomā, vai es gribu, vai es varu dot viņam šo lasīt, jo grāmata ir kaut kādā ziņā, droši vien manai paudzei noteikti viņa ir izaicinoša, viņa ir diezgan tieša, un jā, bet man bija tāds, wow, un zvans vīram, vai tu arī tā augi? Un ko vīrs teica? Citādi. Bet, jā. Zin kā, man liekas, Latvijā tiešām tās laiki ir bijuši citādi, sabiedrība citādāk, un varbūt mums tā atklātība un tas tiešums tieši šobrīd sāk nākt iekšā, iespējams arī ar tulkoto literatūru. Kā tev šķiet vispār par atklātību un tiešumu latviešu vai vispār literatūrā, cik būtiski ir būt atklātam? Nē, noteikti, ka jā. Man arī patīk, kā Denam Dimiņam ir izdevies tam visam atrast vārdus, jo es pati rakstot, reizēm gribot pateikt kaut ko tieši tā, kā ir. Man trūkstam vārdu, man ir jāmeklē, piemēram, ja runājam par to pašu seksualitāti, man trūkst kaut kāda apzīmējuma manā galvā latviešu valodā. Pat ja viņu ir, man viņa nepatīk, man viņa šķiet neskanīga, man viņa šķiet neizmantoti, tādi nelietoti, nedzīvi, jā, un līdz ar to ļoti grūti par to rakstīt, protams. Un es tieši lasīju un brīnījos, ka nevis brīnījos, bet jau zināju, ka Dens to var, un es domāju, viņam atkal ir izdevies, un vēl man likās, viņš jau var Zilās zāles vasara ir iesildījies, vai ne, šajā visā. Tā kā viņš ir speciālists šajos jautājumos, man liekas, Latvijā šobrīd. Jā, es tieši domāju par to, cik klātesoši var just tulkotāju. Es laikam piekritīšu tiem, kas teiks, ka ja nejūt tulkotāju, tad viņš ir ļoti labi pastrādājis. Kad tu lasi to darbu tā, kā tiešām tas būtu latviski sarakstīts. Kā tev bija lasot? Es domāju, ka Dens kaut kādā ziņā arī izvēlās, ko tulkot. Viņš bija tas, kurš teica, ka jā, vajag. Jā, jo viņš tulko ļoti precīzi, man liekas, un ļoti tieši. Es gan, protams, neesmu lasījusi oriģināli, bet
jā, viņš nebaidās no tiem vārdiem. Un, es neteiktu, ka es tā uzreiz ļoti visur viņu atpazīstu, bet tēmas, jā, man patīk tēmas, kuras viņš izvēlās, un es katrā ziņā varu ļoti apskaust viņa produktivitāti. Un sots viņš kādreiz guļ arī, bet labi, viņš fantastisks darbspējas, jā. Es gribētu rakstīt tik ātri, kā viņš tulko. Mēs varam mācīties, varam aicināt Denu uz citu sarunu, kur viņš tieši meistarklasi taisīs, kā ātri tulkot, kā ātri rakstīt, kā negulēt. Jo nav jau tā, ka tas ir kaut kāds Google Translate, viņš ir dzīves cilvēks, un viņš droši vien, nav jau arī tā, viņš ir tur klātesošs, to jau arī jūt, viņš jau arī izjūt to darbu, viņš jūt to teikumu, nav tā, ka tā ir haltūra, bet tā kā abrīnojam, jā. Šis darbs tomēr ir par tādu cilvēka un jauna cilvēka pieaugšanu un ielikšanu sevi kastītēs vai izvairīšanos no kastītēm. Kā ir tev pašai, vai tu arī piefiksē, ka tu esi ielikusi sevi kādās kastītēs, kuras varētu arī varbūt kādu izmest ārā? Man gribas domāt, ka nē, bet... Man gribas domāt, ne, un ja runā par tādām kaut kādām tēmām, par tēmu izvēli, tad man gribētos, lai jebkas, par ko mēs runājam, kas ir mazākumā, vai tie būtu seksualitātes jautājumi, kaut kāda dzimuma identitātes meklējumi, iekļaujošās tēmas, man gribētos, lai literatūrā tā ir kā tāda normālība, lai mums nav jārunā par grāmatu tāpēc, ka tur ir par homoseksuālismu, vai tāpēc, ka tur ir par to, par musulmaņiem Latvijā, lai tā ir tāda ikdiena, lai tas nav noteicošais grāmatas izvēlē šī tēma. Bet es saprotu, ka mums vēl mazliet ir, lai cik ļoti man gribētos, jā, ka tā tiešām ir ikdiena, un mēs visi kopā sēžam, un tas ir tāpat kā runāt par to, vai tev garšo baltmaizi vai rupmaizi, mazliet laiciņām vēl droši vien jāpaiet, jā. Kā tev šķiet, tas ir tikai laika jautājums, vai tur ir kaut kam vēl mentalitāte, tu domā? Es esmu par to domājis, jā, un es nedomāju, ka mums ies viegli. Tiešām, es nedomāju, ka mums iet viegli un ka ies viegli, jo ļoti jau gribas to ierast, to kastīti. Tas ierastais nebiedē, un ja kas jauns biedē, kurš sašķobīs šķietami to mūsu ikdienu, ja kas, ko mēs nepazīstam, biedē. Kaut kādā ziņā arī man vienkārši ir dabiski iedzimta zinkārība to visu pieņemt un skatīties, kas tad būs. Jā, bet es ļoti ceru uz tādu pasauli. Kā rakstniekam jau ir tomēr vieglāk tad, ja tu mēģini izzināt, jo palikt tajā vienā kaut kādā savā drošajā zonā. Kas tad tur par rakstīšanu? Jā, tur tu visu uzraksti un miers ej mājās. Jā. Kā vispār ir lasīt citu rakstnieku darbus pašai esot rakstniecei? Cik daudz tu salīdzini domā, šeit es varētu kaut ko aizņemties, vai šis bija interesanti, vai nē, es daru labāk. Kāds ir tavs process? Es domāju, ka es diezgan veiksmīgi no tā izvairos. Tā Laura, kura lasa grāmatas, ir cita Laura. Tā nav tā rakstniece. Es vienkārši baudu. Varbūt par dažām grāmatām man ir bijis tā, ka pats es būtu gribējuši to uzrakstīt. Bet tas droši vien ir tēmas ziņā, kāpēc man tas neienāca prātā. Par kurām gribi padalīties, kuras grāmatas tās ir? Nevarēšu atcerēties uzreiz, bet es zinu, ka tādas ir. Bet nē, es kaut kā nodalu ļoti. Es vienkārši, to gan es varbūt daru savādāk, kā parasts lasītājs. Es pētu rakstnieku stilu, un es uzreiz redzu, ka man patīk stils, kādā viņš raksta, bet ne tā, ka es domātu, ka es tā gribu vai tā nē. Vienkārši patīk skatīties, kā viņš, cik interesanti kaut kādus risinājumus reizēm atradas, bet un arī nevar, jo man liekas, ka es esmu diezgan jau atradusi tādu savu balsi un to, kā es vēlos rakstīt, tāpēc man nav šī vēlme pat kaut ko aizņemties. Bet es pieļauju, ka neapzināti tas droši vien, ka notiek, jo tas, ko es lasu, tas kaut kādā ziņā jau arī veido mani un manu pasaules uzskatu un visu. Jā.
Ir ļoti interesanti tas brīdis, ka šeit Rīgā, Latvijā mēs runājam par beļģu autoru, un es nezinu, vai viņš šobrīd tieši nojauš, ka mēs kustinam kartona kastes, un tāpēc man liekas interesanti, jo arī tavus darbus var lasīt ārvalstīs. Tu pat esi diezgan daudz braukusi un reprezentējis ne tikai savu daļradi, bet vispār latviešu rakstniecību. Ko autoram nozīmē būt lasītam ne tikai savā dzimtajā zemē, bet ārpus robežām? Sākumā tas ir ļoti satraucoši, bet tā ir atkal tā ir tāda interesanta arī to citu kultūru iepazīšana, jo ļoti atšķirās, kā, piemēram, kas Vācijai interesē par mums, kā mūs redz spāņi, kā francūži. Tas ir to ļoti interesanti vērot. Protams, tas izbrīns Latvijā, un tad tu redz tas vieglais mulsums, kur tad tas ir. Bet es teiktu, ka mani patīkami pārsteidz tā interese, kas ir par Latviju. Tiešām, es domāju, ka tas mūsu mazās valsts fenomens patiesībā ir kaut kas ļoti, ļoti spēcīgs, ko mums vajadzētu izmantot, jo Franciju visi zina, bet tāda Latvija, un tad, ko tad viņi tur raksta, un ne par Padomju Savienību vairs, kas tad tagad tur ir. Un tad ļoti interesanti, jo mēs vairumam tomēr asociējamies ar padomu laikiem. Spānija man pārsteidz pat ar to, ka viņiem ļoti interesē, kāda ir Dostojevska un Tolstoja ietekme uz mūsu rakstniekiem šobrīd. Specifiski ļoti. Tik tālu viņiem liekas, ka mēs esam sauguši, bet tā Padomju Savienības klātbūtne ir. Un, piemēram, Vācijai, kas ir interesanti, ka viņiem viņi atkal to padomu laiku tā varbūt ar mums neasociē, bet Vācijā vispār interesanti. Viņi arī kaut kādā ziņā ir ļoti cietuši un jūtas nedaudz vainīgi visas pasaules priekšā, un tad interesanti, kā viņi skatās, kā mums iet. Bet es tiešām esmu pārliecināta, man tiešām ir sajūta, ka Latvijas literatūra vēl ļoti spēcīgi būs pasaules lielajā kartē. Un, zini, man liekas, tas ir ļoti iedvesmojoši, ka tu tā saki, jo viens ir tas, ka mēs varam būt šeit Latvijā, mēģināt rakstīt, un, protams, ir dažreiz mazliet skumīgi apzinoties, cik mazs tirgus ir tieši latviešu valodai. Tas ir tāds, kāds ir, bet es domāju, noteikti patīkami zināt, ka robežas patiesībā ir pārkāpjams, un mēs jau šobrīd tās nojaucam. Un tu pati esi cilvēks, kurš ir ļoti tuvās attiecībās ar bērnu un jauniešu literatūru. Kas tavuprāt padara šo literatūru par kvalitatīvu? Kurā brīdī tā varētu tikt nosaukt par kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūru? Un, protams, šeit arī katram interpretācija atšķirsies, bet es gribu dzirdēt tieši tavas domas. Es par šo domāju. Es šobrīd arī strādāju skolu bibliotēkā, tā kā man ir ļoti liels kontakts ar bērniem. Un es redzu, ko viņi lasa un kā viņi lasa un ko viņi par to visu saka. Es pat esmu ļoti daudz grāmatu bērnu lasījusi un šķirstījusi. Vienīgais, kas, kā man šķiet, ir rakstniekam ir vienkārši jāmīl bērni. Viņam ir jāpatīk bērniem. Ja tu raksti, tu nevari bērnu grāmatu rakstīt ar mērķi kļūt par labāko bērnu grāmatu autoru Latvijā, ne pasaulē, lai iet pasaulē. Pamācīt, es viņam pamācīšu, kā ir jādzīvo. Vienkārši jāmīl bērni. Tas ir tā, jo rakstīt grāmatu bērniem tas pats, kā ar viņiem runāt. Ja vai tev ir tas kontakts, vai nav. Ja ir, tad viss kārtībā. Tad viņi jau to jūt. Kaut kā cieņpilni. Nekad, arī bērns nekad nav kā kaut kāda pamazināmā forma. Tas ir pilnīgi līdzvērtīgs cilvēks man. Un viņi to jūt. Un tās grāmatas mākslas arī ir veiksmīgākas, kur arī tu nebaidies runāt par dažādām tēmām. Kā man patīk, ka mēs runājam par dažādām grāmatām un ar dažādiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar literatūru un rakstniecību, bet visu laiku parādās šis atklātības, drosmes, uzdrīkstēšanās jautājums un cik svarīgi tas ir. Un no visām šīm sarunām, man liekas, tas ir tas, ar ko es aiziešu ar mazliet vairāk drosmes.
Bet es gribu vēl pakavēties tomēr par tiem bērniem un kaut kādā veidā par bērniem pieaugušajā, jo tavs darbs Lapsa pasaka pieaugušajiem man ļoti piesaistīja, un es domāju, kurā brīdī darbs ir pasaka bērniem vai jauniešiem. Bērniem vai jauniešiem un kurā brīdī pieaugušajiem. Uzreiz teikšu, ka es ļoti tā neatceros šo darbu, jo tas bija tas bija sen, jā. Tas bija ļoti sen. Bet pasakā pieaugušajiem Lapsā, tur varbūt nav jau tā, ka bērns viņu nevarētu ielasīt, bet tur tas ir kā Simpsoni, kur it kā tu jau tas vārds ir foršā un animēts, un jā, bet tur tās lietas, par ko runā tās tēmas, varbūt nav jau tā, ka viņi nedrīkst, vienkārši viņiem neuztveramas, viņiem nesaistošas varbūt kaut kādā ziņā. Un tad viņi teikt, tā ir garlaicīgākā grāmata pasaulē. Droši vien, bet jā, man liekas, tikai tas. Kādai pieaugušiem vispār ir vajadzīgas pasakas? Tiem bērniem iekšā noteikti. Es ļoti daudz lasu grāmatas bērnu. Es arī raudu pie bērnu jauniešu grāmatām. Jo tā bērnu daļa mūsos ir ārkārtīgi dzīva un ļoti tāda spēcīga. Es pat kaut kur esmu minējusi, ka es nepazīstu nevienu pieaugušo. Kad man tā skatos uz cilvēkiem, domāju, ka nē, kaut kur mēs visi esam palikuši. Man liekas, mēs spēlējam pieaugušos, mēs izliekamies par pieaugušajiem. Tas noteikti pasakas lasīt un bērnu grāmatas. Obligātā literatūra. Man patika šī saruna, kas bija tiešām tāda spēle mūsu iekšējiem bērniem. Teikšu tev paldies, Laura, ne tikai par to, ka pievienojies šai sarunai, bet par to, ka tu raksti un raksti atklāti. Un par to, ko tad par kartonu kastēm domā bērnu psihologs, un tiešām bērnu psihologs, nevis iekšējo bērnu pieaugušiem psihologs, par to jau turpinājumā. Mēs turpinām sarunu par Toma Lanois grāmatu Kartona kastes, kur no nīderlandiešu valodas ir tulkojis Dens Dimiņš. Un grāmatas jau vispār, un arī grāmatu varoņus ir interesanti apskatīt no tādas psiholoģijas prizmas vai varbūt psihoanalītikas kritikā. Varbūt mēs tik ļoti neieslīgsim tādā ļoti padziļinātā skatījumā, bet mēs par psiholoģiju parunāsim gan. Un šodien mums ciemos ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas kliniskā psiholoģija un arī ABA terapijas speciāliste Liene Linde. Sveika, Liene! Sveika, Kristīne! Pastāsti par savām sajūtām lasot kartonu kastes. Es pieļauju, ka tur arī jaucas kopā vienkārši cilvēks, kas lasa, speciālists, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, psihologs, vecāks. Pastāsti, kas ir tie svarīgākie punkti? Jā, man šķiet, tas nosaukums arī diezgan zīmīgs, kartona kastes. Un godīgi sakot, es kā lasītājs jau sākotnēji gribēju iekategorizēt, kurā kategorijā, tātad kurā gadā aptuveni šis notiek, kas tas ir par vecumu, par kuru tiek runāts, cik ir gadi autoram. Tad arī pirmais noteikti, kas ir autora dzimums. Jo saprotams, ka es kā lasītājs gribu personificēt, ka tā ir meitene. Tad vēlāk es saprotu, ka tas ir puisis. Un tad, jā, tā kā... Tu pati jau liki kastītēs. Neviļus liku kastītēs, bet tas nosaukums man tā kā pamudināja drusku salikt, jā. Un kā pēc tam jau ieejot iekšā tālāk pašā darbā, kā bija? Jā, tad es sapratu, ka tas mērķis ir tieši nebūt kastītēs un pat varbūt drusku mazliet šokēt lasītāju ar kaut kādām lietām, teiksim, jā, es negribu tur kaut kādus spoilerus, bet tur bija viena frāze, ka viņš sajūtās dusmīgs uz savu vecāko brāli, jo viņš bija iemīlējies viņā kaut kādā brīdī, un tam likās tā, kas tur tagad par dinamiku raisās, un jā, man gribējās atšķitināt, jā, kas tur notiekās. Patiesībā man liekas interesanti, jā, ka tas viens no autora, mēs nezinām, protams, ko pats Toms Lanois domā, vai šokēt bija viņa mērķis, bet kā to šeit viņam izdevās? Droši vien tas ir atkarīgs arī no lasītāja, jā, un iespējams, kurā brīdī arī tu to informāciju uztver un klausies, jā, bet es teiktu, iespējams, cilvēks, kas ir
gados vecāki, vai ar kaut kādiem tādiem ļoti nezinu, kādu ekstra tradicionālu vērtību pārstāvju, tad varbūt varētu likties tā kaut kas okay. Kaut kas tur tāds citādāks. Par tām kartonu kastītēm, kāpēc cilvēkiem ir tā tendence likt sevi un varbūt arī citus kastēs? Es par to domāju tādā stigmatizēšanas kontekstā, vispār runājot par jebkuru sabiedrībā svarīgu tēmu, vai tā būtu psihiskā veselība, vai tās būtu kaut kādas minoritātes vai citi jautājumi. Un saprotams, ka vieglāk mums ir ielikt kastītē, jo mēs nevaram par visām lietām tik daudz, tik dziļi aizdomāties, un tāpēc, lai tie procesi notiktu ātrāk, mēs sakategorizējam, un neviļus mums sanāk tiešām arī stigmatizēt un būt aizspriedumainiem, bet citādāk mēs īsti nevarētu funkcionēt, mēs nevarētu iet normāli pa ielu, jo mums būtu tik daudz to domu, kas nebūtu tajās kastītēs. Tā kā tādam cilvēka funkcionēšanas viedokļa, iespējams, tas ir derīgi, vai ne? Un tad ir jautājums droši vien par tām galējībām. Un kādas tās kastītes mums jau no bērnības ir izveidojušās, kur mēs mēģinām cilvēkus iegrupēt, jo varbūt tā kastīte jau tur tāda saļodzījusies un višķīt jau izmirkusi lietu un vajadzētu jaunu, kas tomēr būs tāda stingrāka un patīkamāk noderīgāka varbūt ikdienā. Jā, un kas ir interesanti, mums tieši bija bērnu slimnīcā psihiatra Nikita Bezborodovas lekcija par stigmu tieši psihiskajā veselībā, piemēram. Un vienīgais, kas to stigmu var drusku paļodzīt un pamainīt tos uzskatus, ir pozitīva pieredze ar to cilvēku vai pozitīva tāda sociāla integrēšanās un draudzēšanās. Nevis zināšanas par to, teiksim, ja mēs runājam par kaut kādu jautājumu, piemēram, par kādu saslimšanu, vai mēs runājam arī par seksuālām minoritātēm, nekāds daudzums zināšanu neatsvers to pozitīvo pieredzi ar to cilvēku. Un, man liekas, tas ir tā baigi interesanti, jo šķiet, ka cilvēki, tur tādi profesori, viņi taču zina ļoti daudz par tiem jautājumiem, bet patiesībā daži no tiem zinošākajiem mēdz būt arī vieni no tādiem stigmatizējošākajiem, jo viņiem nav tā pozitīvā pieredze ar to cilvēku. Jā, un tāpēc mēs ļoti daudz runājam par vispār tādu iekļaujošu sabiedrību, kas pieņem citādo, un nevelti ir tik būtiski akcentēt, lai mēs tomēr kaut kādā veidā arī pieņemam to dažādību un sastopamies ar to un iepazīstamies. Un turpat nevajadzētu būt no citādām kaut kādām grupām. Es pati varu saprast, kā ir tad, kad ir jauns cilvēks, tu neko par viņu nezini, tad varbūt ir kaut kāda piesardzība, bet tad, kad tu iepazīsties, viss jau ir ļoti feini. Tieši tā. Ja, šis ir ļoti interesanti, ka tu stāstīji arī par pieskaries LGBT tēmai, jo tā arī, protams, ieskan šajā grāmatā. Patiesībā mēs jau savā sarunā jau mazliet atbildējām uz jautājumu, kādēļ tā saviļņo Latvijas sabiedrību, LGBT, seksualitāte, tas viss šķiet vienā maisā un par šo nevajag runāt. It kā jau vairāk kārt ir par šo runāts, kāpēc ir jārunā, bet varbūt vēlreiz var arī pastāstīt no speciālistu viedokļa. Jā, tas ir tā kaut kāda diezgan daudz, jo mūsu kultūrā tomēr arī prevalē tā, liku bēdu zemakmeņu, pārikāpu gāju dziedādām. Dainās. Jā, vai ne? Tā kā labāk par šito, nevajag runāt, tomēr tur noskaudīs vai piepildīsies un kaut kādas šitādas te lietas. Un teiksim, bet ja mēs runājam par tādiem seksualitātes jautājumiem vai par kaut kādiem tur, īstenībā par jebkuru jautājumu, tas, ka mēs par to runājam, nenozīmē, ka tas, respektīvi, ka tā kaut kāda apdraudošā vai kaut kāda kaitējošā uzvedība piepildīsies. Tas tieši var novest pie tā, ka tas jaunietis jutīsies labāk saprasts un iespējams varēs veikt labākas izvēles, ja mēs runājam, piemēram, par kaitīgu vielu lietošanu. Tas arī saistīts ar, ka dažkārt vecāki vai varbūt sabiedrībā baidās runāt par psihoaktīvām vielām, par narkotiskām vielām,
skolām tikai lai tā kā nedod Dievs tur neiesētu to domu, ka kaut ko tādu varētu pamēģināt. Bet rezultātā ir tā, ka tas jaunietis saskatās TikTokā un viņš ir ļoti slikti informēts vai, tā informācija ir ļoti maldīga, viengabalaina un tāda tendencioza. Un kaut kādā veidā man šķiet tas arī tā norobežo to cilvēku, rada tādu vientulības un izolētības sajūtu, kas, manuprāt, jauniešiem, pusaudžiem ir īpaši tā nepatīkami, jo kā pusaudzis jūties citādāks, jo tu mainies. Jā. Kā tev šķiet ar grāmatām? Tu teici, ka pozitīvā pieredze ar īstu cilvēku var mainīt stigmu. Bet kā ir ar literatūru? Kura literatūra un grāmata ir tajā spektrā ar iespēju vairot empātiju? Jā, es katrā ziņā ļoti ceru, ka mūsdienās ka ir jaunieši, kas arī tiešām ir atraduši to savu, ir atraduši literatūru kā tādu avotu, ar kuru var aizrauties, un ka tas nav tikai internets un ātrais dopamīns ar visiem sociālajiem tīkliem. Un pavisam noteikti literatūra var būt tā, kas gan veicina empātiju, un arī tad, ja man apkārt neviens nerunā par šīm tēmām, bet tad redz, ir kāda drosmīga grāmata, kas par to runā, tad tas notiek, tā ir īstenība, tad tās lietas nav tikai manā galvā, bet tas arī ir ar kādu noticis, vai ne? Kaut kādas līdzīgas pārdomas, emocijas, sajūtas. Un, es ticu, ka tas noteikti var būt ļoti palīdzoši. Un vēl kāda interesanta lieta, galvenais varonis, viņa dzīvē ļoti būtisku lomu ieņem sievietes. Un patiesībā šis ļoti labi sasaistās ar Latvijas sabiedrību, jo Latvijā izplatītākais ģimenes modelis ir tomēr vientuļā mamma ar bērniem, bērnu, varbūt pat mamma un vecmāmiņa vai tikai vecmāmiņa. Pirmkārt, ko tas pastāst par sabiedrību? Un vai arī šī grāmata kaut kādā veidā arī var tad, darboties kā spogulis? Jā. Redz, par sabiedrību es gribētu teikt noteikti, ka tādiem es esmu tāds baigais, tēvu fans un aizstāvis, jo tas, ko es redzu tajā mūsdienu jaunatnes tendencē, tomēr ir, ka tiešām tie tēvi, kas kļūst par tēviem jau tādā apzinātākā vecumā, viņi ir ārkārtīgi iesaistīti un vēlas būt kopā, un pat ja ģimene šķirās, tad tur ir visādi tie modeļi, kur bērns rezultātā iegūst, piemēram, viņam ir nevis 2 vecāki, bet tad katrs vecāks izveido savu ģimeni, un tad viņam ir 4 veselīgi pieaugušie, un tas vispār ir tad dubultā, trubultā, vai ne? Un saprotams, ka tas pagaidām vēl ir tāda samērā neliela tā sabiedrības daļa, jo lielākoties jau ir šis te īpatsvars, ko tu saki par to mammu un vecmāmiņu. Un es ticu, ka tad ir īstenībā varētu būt, ka tad tiešām tiem pusauģiem, tiem pusauģu puišiem ir īpaši grūti kaut kā saprast, kā viņiem būt, kur tad viņi iedarās, kur viņi neiedarās, jo ja viņiem ir mamma un vecmāmiņa, tas viņu tā kā role model, respektīvi tā loma, kur viņam jāieņem, par ko jāpieaug, tad skolā viņam arī, piemēram, ir skolotājs sievietes pārsvarā, un tad tā, iespējams, tā maskulinitātes izjūta ir tāda arī kaut kādā ziņā sagrozīta vai neizprasta līdz galam, jo kas tad... Kas vispār ir vīrietis? Jā, kas ir vīrietis? Kādam man ir jābūt? Jā, vai tas, kā es esmu, ir normāli? Vai šajā grāmatā arī, man šķiet, tur bija situācijas arī par masturbēšanu un kaut kādu šīs seksualitātes tēmas, tās arī tomēr pusaudzim svarīgas, ikvienam ir svarīgas. Tas ir kaut kas tāds, es nezinu.
laimīgi ir tie bērni, kuri var ar māmu parunāt, ar vecāku parunāt. Jā, un tās lietas, tas īstenībā ļoti sasaucās. Respektīvi, tas, kas ir svarīgi, ir bērnam jau tiešām no mazotnes, nevis tagad viņam sākt stāstīt, pārāk agrā vecumā informāciju, kas nav viņam atbilstoša, bet ja bērns nāk ar jautājumu par kaut kādu, par to, kas ir seks, vai kas ir seksualitāte, kas ir tur gejs vai lesbieta, tā viņi parasti jautā, vai ne, tādā tiešā tekstā. Nevajag tur teikt, ka tev par šitādām lietām nevajadzētu. Nē, tieši vajadzētu, un kā vecākam ir jābūt nevis noliedzošam, bet jāuzslavē šī te interese. Wow, kur tu par to dzirdēji, vai kas ir tas, ko tu gribi uzzināt, un mēģināt atbildēt uz to jautājumu pēc būtības un nesniegt tur vēl ekstra informāciju, kas viņam nav šobrīd vajadzīga. Bet pētniecisko darbu. Jā, tur, iet Googlē un sākt. Nevajag aizrauties, bet katrā ziņā nevajag šos te neērtos jautājumus nogriezt saknē. Tas ir ļoti svarīgi. Kā tev šķiet par kartonu kastēm? Tu teici, ir ļoti būtiski atrast īsto valodu, īsto brīdi, kad runāt. Kas ir īstais brīdis, kad kartonu kastes vajadzētu lasīt? Ir kaut kāds vecums vai kā tev šķiet? Es domāju, ka tie varētu būt tādi, es teiktu, tas nebūtu tas pirmspubertātes vecums, tas būtu drīzāk tiešām tas pubertātes, tur kaut kādi 13, 13 varbūt pāragri, bet īstenībā ir ļoti, ļoti jāstāsta arī pēc tā paša bērna, jo viens 14-gadnieks ir tāds, kurš vēl skrien ar kokiem un daudz tur mežā kaut kādus pūpēžus, nezinu ko. Un viens 14-gadnieks ir tāds, kuram jau tur interesē vis kaut kādas tur, lietiņas un aiziet uz koncertiem un kas tik vēl ne. Tā kā ir jāskatās pēc tā pusauģa jaunieša. Jā. Paldies, Liena, par šo sarunu. Un es domāju, ka tas noteikti palīdzēs vairāk kaut kā ne tikai par grāmatu padomāt no cita rakursa, bet arī pašiem par sevi un par saviem bērniem. Paldies! Paldies.